Labdien, Rita Ivanova no Kaizen.lv. Programmas Stipras dzīves karti, kuras mērķis ir palīdzēt jums atklāt savu dzīves aicinājumu un veidus, kā jūs varat padarīt to par savu biznesu vai karjeru autori. Šajā video es parādīšu jums, kā jūs varat izmantot emocionālās brīvības tehniku, jeb bungošanas tehniku, kas ir pašlaik viena no jaudīgākajām prāta un ķermeņa tehnikām, kuras sniedz ātrus un reālus izmērāmus rezultātus. Šī tehnika ir ļoti vienkārša, bet patiešām var palīdzēt jums virzīties no stāvokļa, kur jūs jūtaties iesprūdis, kur nevarat atrast risinājumu, kur jūtat veselu jūru negatīvu emociju, uz vietu, kur jūs jūtat entuziasmu, kur jūs esat droši par sevi, jūtaties pārliecināts par sevi un varat spērt radošus, drošus soļus savu mērķu, sapņu un vēlmju īstenošanai. Emocionālas brīvības tehnikas praktizēšanai mēs izmantojam mūsu roku pirkstus, spilventiņus. Un ar mūsu roku pirkstu spilventiņiem mēs maigi bungojam uz noteiktiem akupunktūras punktiem, kas atrodas uz mūsu sejas un ķermeņa. Tajā brīdī, kad mēs stimulējam noteiktus akupunktūras punktus uz mūsu sejas un ķermeņa, mēs radam vieglu elektrisko lādiņu, kas tieši ietekmē nervu sistēmu, kurā glabājas mūsu prāta un ķermeņa reakcijas, saiknes ar mūsu prātu un ķermeni. Un kas notiek? Tajā brīdī, kad mēs bungojam, stimulējam šos punktus un radam šo elektrisko lādiņu, šajā brīdī atslēdzas visas negatīvās reakcijas, kas mums ir noteiktajā brīdī. Ja? Un mēs tādējādi piekļūstam radošumam un varam atrast risinājumus un varam nomierināties, varam justies daudz labāk un tādējādi atvērties jauniem veidiem, kā konkrētās situācijas rīkoties. Tādējādi no stāvokļa, kur mēs jūtamies iesprūduši, mēs varam pāriet uz stāvokli, kur jūtam entuziasmu un varam reāli visu mainīt. Tad savā praksē strādāju ļoti daudziem cilvēkiem, un viņi visi ir fantastiski, lieliski, talantīgi cilvēki, kuri tiešām vēlas izpausties pēc iespējas labāk un dot šai pasaulē savu ieguldījumu. Taču ļoti daudz cilvēku, ar kuriem es saskaros savā darbā, jūtas iesprūduši kādā noteiktā savas dzīves jomā. Un viena no problemātiskākajām jomām, ar kuru es saskaros savā praksē visbiežāk, ir tieši nauda un finanses. Naudas trūkums, kredīti, parādi un cita veida finansiālās problēmas. Un vispār labklājība kopumā. Šis jautājums ir ļoti aktuāls. Un savā praksē es bieži vien izmantoju emocionālās brīvības tehniku, lai palīdzētu cilvēkiem atbrīvoties no blokiem, negatīviem ticējumiem, programmām, kas atrodas mūsu ķermeņa prāta sistēmā attiecībā uz naudu, labklājību un panākumiem kā tādiem. Un arī cilvēka iekšējā spēka, sava spēka pieņemšanu un izmantošanu. Jo naudas daudzums mūsu dzīvē un mūsu panākumi ir tieši saistīti ar to, cik lielā mērā mēs pieņemam savu iekšējo spēku, pieņemam sevi. Un emocionālās brīvības tehnika, ja bungošanas tehnika, ir vienkārši fantastiska. Un viņa tiešām dot reālus, izmērāmus, sataustāmus rezultātus. Un tagad es jums pastāstīšu par punktiem, kurus mēs stimulējam, uz kuriem mēs bungojam tehnikas laikā. Ir vairāki punkti uz sejas un daži arī uz ķermeni. Tad pirmais punkts, uz kuru mēs bungojam, saucas uzacu punkts. Un atrodas tieši pie uzacs pamatnes, ja? Šeit. Mēs bungojam maigi, esam ļoti maigi pret sevi. Bungojam maigi 7 līdz 8 reizes uz viena punkta. Tad nākamais punkts ir atskaktiņa punkts, kurš atrodas tieši pie mūsu acs, tad lūdzu ne uz acs, ne deniņš, bet tieši uz kaula acs maliņā. Arī maigi, ar 2 pirkstiem, maigi bungojam. Nākamais punkts atrodas zem mūsu acs, tieši pa vidu, ja? Tieši zem acs pa vidu, atkal uz kaula maliņas, atkal esam ļoti maigi.
Un ja es strādētu ar jums kopā individuāli, bungošanas laikā mēs izteiktu vārdus. Bungošanas tehnikā mēs izsakām vārdus, un vārdu uzdevums ir palīdzēt jums noskaņoties un fokusēties uz tiem apstākļiem, uz tām lietām, kas liek jums justies iesprūdušam kaut kādā konkrētā dzīves situācijā vai dzīves jomā. Vārdi ir tie, kas palīdz mums noskaņoties un bungojot ietekmēt tieši to mūsu nervu sistēmas daļu, kas atbild par konkrētu situāciju. Un vārdi ir ļoti jaudīgi šajā tehnikā. Nākamais punkts, ko mēs izmantojam, ir zemdeguna punkts, kas atrodas tieši zem deguna un virs lūpas. Ja, tie ir tāda bedrīte. Bet mēs maigi stimulējam šo punktu. Nākamais punkts ir uz zoda punkts, uz zoda. Bet atrodas uzreiz zem apakšā, zem mūsu lūpas, tāda bedrīte. Nākamais ir atslēgas kauls. Atslēgas kaula punkts. Tad, lai atrastu šo punktu, sākumā mēs atrodam kauliņus, kas ir mūsu kakla pamatnē. Jūs varat ļoti labi viņus sataustīt. Ja? Un tad maigi lēnām virzamies uz apakšu, uz leju, kādus pāris centimetrus, un jūs sajutīsiet, ir tāds jūtīgāks punkts. Un te jūs varat bungot ar abām rokām uzreiz. Jā, starp citu, nav nozīmes, vai jūs bungojat, teiksim, no labās puses vai no kreisās puses. Iedarbība ir tāda pati. Citi cilvēki pat bungo uzreiz uz abām pusēm. Tam nav nozīmes. Ja? Daudzi mani klienti ir teikuši, ka bungojot tieši uz šī punkta, atslēgas kaula punktu, viņi jūt vislielāko efektu. Un patiesībā, ja jūs atceraties kādu situāciju savā dzīvē, kad bijāt pārsteigti vai dzirdējāt kaut ko tādu, kas jūs patiesi šokējāt, bieži vien pirmais, ko mēs izdaram, mēs uzliekam šeit roku. Ak, Dievs! Ja? Un šis pieskāriens mūs nomierina. Bet šis punkts, atslēgas kaula punkts, tiešām dod ļoti labu efektu. Ļoti ātri palīdz mums nomierināties. Nākamais punkts, ko es dažreiz izmantoju un dažreiz arī nē. Dažreiz viņu izlaižu. Tas ir zempaduses punkts. Tad atrodas zem paduses un to atrast ir ļoti vienkārši. Tad ieliekat savu dēlnu, 4 pirkstus, zem paduses un tur, kur beidzas mazais pirkstiņš. Ja? Uzreiz, kur beidzas mazais pirkstiņš, tur ir šis punkts. Tad mēs viegli bungojam uz šīs vietas. Un pēdējais punkts, ko es izmantoju savā praksē, ar ko es parasti noslēdzu bungošanas sapli, ir galvas augšdaļa. Tieši šeit galvas centrā pa vidu, ja, mēs maigi bungojam. Tad tas ir viens bungošanas saplis. Tad mēs sākam ar uzacu punktu, tālāk ir acu kaktiņš, zem acs, zem deguna, zods, atslēgas kauls, zem paduses un galvas augšdaļa. Un vēl viens ļoti populārs punkts, ko izmanto emocionālās brīvības tehnikā, ir tā saucamais karatē cirtiena punkts, kurš atrodas tieši uz mūsu dēlnes, uz abām pusēm, gan labai, gan kreisai dēlnai, ja? Karatē cirtiena punkts. Un mēs arī maigi bungojam uz karatē cirtiena punkta. Jūs varat bungot ar pirkstu spilventiņiem, var bungot dēlnu pret dēlnu, dēlnas malu pret dēlnas malu, šādi, ja, tam nav nozīmes. Jūs varat būt droši par to, ka emocionālās brīvības tehniku nav iespējams uztaisīt nepareizi. Tik ilgi, kamēr jūs bungojat un stimulējat konkrētus emocionālās brīvības tehnikas akupunktūras punktus un iedarboties uz nervu sistēmu, viņa strādā. Nu, lūk, tā ir vienkārša schēma, ko mēs izmantojam bungošanas tehnikā, taču viņa dod fantastiskus rezultātus. Tad, kad mēs bungojam, mēs runājam vārdus. Mēs runājam noteiktus tekstus par noteiktu tēmu, ar kuru mēs strādājam. Un vārdi palīdz mums fokusēties, noskaņoties un tiešām atbrīvot visu to, kas attur mūs no virzīšanās uz priekšu. Palīdz mums ieraudzīt un saprast,
kas tad ir tā visa pamatā? Kas ir tās lietas, kas liek mums justies iesprūduši? Un emocionālās brīvības tehnika ir fantastiska ar to, ka jūs varat viņu izmantot jebkuriem dzīves situācijām, dzīves jomām, dzīves apstākļiem. Vai tās ir attiecības, vai tās ir naudas lietas, vai tā ir veselība. Bet pirms jūs izmantojat jebkuru tehniku, līdzīgu kā šo, uzņematies pilnu atbildību par to, ko jūs darat. Kā saka, atbrīvoties no atbildības visvieglāk var uzņemoties to. Nu, lūk, jūs esat gatavi tam, lai pāriet uz nākamajiem maniem lieliskajiem video, kuros es jums parādīšu praktiskus emocionālās brīvības tehnikas vingrinājumus, un jūs varēsiet pieredzēt ātrus, reālus, izmērāmus rezultātus. Paldies un tiekamies nākamajā video!